Pareizs laiks 8:30. Ar tevi kopā Grāmatu karalis un Inters Andersons. Nu ko? Labvakar! Ko mēs šodien daram? Esam 4. nodaļu. Kurš tēlos Robinu Hūdu? Tātad informācija maza. Jūs varat mūsu kanālā Grāmatu karalis ieiet atskaņošanas sarakstos. Un tur būs aplāde beigās ar visām nodaļām. Tur mums vēl būs tāds salikums ar 2 stundām iespējams. Es nezinu, cik tur būs stundas. Jo apmēram katrā nodaļā ir 10 minūtes. Apmēram es tikai saku. Ja? Tātad saprotat, būs arī kāda aplaude vai atskaņošanas saraksts, to jūs varēsiet atrast sadaļā atskaņošanas saraksts. Nu ko, aiziet, tātad sākam lasīt. Visu jūs varēsiet atrast mūsu kanālā Grāmatu karalis un atskaņošanas saraksts. Aiziet. 4. nodaļa. Kurš tēlos Robinu Hūdu? Ar bedrēm kļuva arvien ļaunāk un ļaunāk. Nākamajā pirmdienā visa skolas pļava bija kā nosēta ar tām. Vondrašeka kungs un direktors Zigmāna kungs abi stāvēja pie skolas ieejas un plūca matus. Skolas saimniecības pārzinis jau visu pagājušajo nedēļu bija retas bedres ciet un tagad jutās izmisis. Man rokās jau vienas tulznas. Viņš žēlojas rādīdams direktoram savas sarkanās uzpampušās plaukstas. Man vajag palīgus, lai tiktu ar bedrēm galā. Taču direktoram darba spēka algošanai nebija, protams, naudas. Tāpēc viņš gāja no kabineta uz kabinetu uzrunādams skolniekus un apelēdams pie to sirdsapziņas. Ja tas ir joks, tad visai ļauns, tūlīt pat izbeidziet to. Ida bija pārliecināta, ka tur iejauktas vairākas personas. Viens cilvēks to nemūžam nakts laikā nevarētu izdarīt. Viņa starpbrīdī teica rabatam. Lapsains lietišķi izpētīja bedres. Viņš bija nācis no Norvēģijas mežiem, un par bedrēm un alām viņam bija visai laba saprašana. Ja bedres arī turpmāk tiks raktas, tas tik tuvu pamatiem drīz sabruks skolas siena. 3. stundas laikā Mirjama pajautāja Miss Kornflīdai, vai drīkst uzspēlēt violi. Viņa izvēlējās ungāru deju. Skandarbam beidzot klase aplaudēja. Miss Kornflīde smaidīja. Ida atvieglota aizslidināja pa galdu Mirjamai zīmīti. Tava mūzika viņu apbūra. Tad atkal bija jārunā par gaidāmu uzvedumu. Visi gribēja, lai Mirjama izrādē kaut ko nospēlē, bet mums vajag arī citus trokšņus, sauca Hatice, kas sēdēja aiz Idas. Kad vīri soļos pa mežu, mums jāknakšķina zari, un kad uz skatuves būs zirgi, mēs klabināsim uz pusēm pāršķeltu kokusriekstu čaumalas, ierosināja viņas draudzene Zibela. Nav slikti, nemaz nav slikti, teica Henrieta. Viņa izbāz galvu no Benija mugursomas. Kā būtu, ja mežu izgaismotu, padarot to par pasuku mežu? Tev taču ir tabā ir krāsainas folija loksnes. Ar tām varētu aplimēt prožektorus. Benijs uzmanīgi ieklausījās. Viņa mazajai draudzenei tiešām bija labas idejas, un pa vidu vajadzētu arī mūziku. Henrieta turpināja. Ļoti svarīga ir spieķu kauja starp mažo Džonu un Robinu Hūdu. Es reiz Londonā redzēju lielisku uzvedumu. Benijs pasita gaisā knipi, Miss Kornflīde deva viņam vārdu Benij. Ar gaismām un mūziku būs vēl iespaidīgāk, viņš sacīja, īpaši spieķu kauja. Un tad viņš atkārtoja visu, ko Henrieta bija izdomājusi. Miss Kornflīde atzinīgi
pamāja ar galvu. Ļoti labi, skolotāji uzslavēja. Lielākā daļa bērnu nedēļas nogalē bija izlasījuši lugu, un tagad saspringti gaidīja, kā tiks sadalītas lomas. Es labāk tēlotu Mērjonu, sauca Helēna. To jau pārējie bija arī gaidījuši. Paskatīsimies, Miss Kornflīda teica. Es ierosinātu katram nolasīt vairākas lomas. Mēs varētu izmēģināt dažādus variantus. Zēni var lasīt arī sieviešu lomas, bet meitenes vīriešu lomas. Beigās nobalsosim, kurš būs kurš. Vienā rāvienā klase it kā atgriezās viduslaikos. Tur bija virtuvene, bruņinieku pilī, bagātais barons, kas piedzīvoja uzbrukumu, Robina Hūda uzticamie pavadoņi, mazais Džons un Vils Skarlets. Kad pienāca kārta Robinam Hūdam, Henriete piebikstīja Benijam, bet viņš savukārt Šokiem. Nu, uz priekšu, lai tas ātrāk ir galā, zēns teica, un Šokijs patiešām pacēla roku. Miss Kornflīda pamāja, Šokijs piecēlās, viņam bija jānolasa vieta, kur laupītāju vadonis pirmo reizi satiek savu nākamo draugu Vilu Skārletu. Vila Skārleta tekstu lasīja lielais Silas. Viņš smīnēdams raudzījās lejup uz Šokiju. Parādi viņam koboj, Benijs čukstēja. Šokijs dziļi ievilka elpu, viņš atcerējās visu, ko vectēvs bija mācījis. Tu vēl dzirdēsi par mani, zēns, sāka plaši atvērzējot roku. Izskatās, it kā viņš gribētu padzīt mušu. Es esmu Robins Hūds, un tie, viņa balss kļuva skaļāk un skaļāk, ir mani vīri. Drošsirdīgie un uzticamie pavadoņi. Nu jau Šokijs gandrīz kliedza, mēs dzīvojam no tā, ko atņemam bagātajiem un varenajiem un nelaižam garām nevienu cīņu. Zēns teloja, it kā viņam rokās būtu zobens, un sparīgi to vicināja pa gaisu. Pienācis laiks atmaksāt parādu. Viņš pabeidza savu priekšnesumu, dziļi paklanoties, tad gaidu pilns uzlūkoja Miss Kornflīdu. Skolotāji savilka acis. Liels paldies, Šokī. Tas bija labi. Varbūt te kā nedaudz pārspīlēti, viņa sacīja, un Šokijs žigli apsēdās savā vietā. Kurš būs nākamais? Skolotājas skatiens slīdēja pāri klasei un apstājās pie vienas skolnieces Anna Lēna. Tava kārta. Anna Lēna pārsteigta pacēla galvu. Es? Viņa iejautājās meitenes blakus sēdētāja Helēna, kas bija tikpat apmulsusi. Brīnījās arī pārējie. Anna Lēna bija ļoti klusa meitene un parasti ļāva runāt Helēnai. Neviens nespēja iztēloties Annu Lēnu galvenajā lomā. Miss Kornflīda pamāja, nāca priekšā, aiziet, viņa sacīja, un tad sekoja otrs pārsteigums. Anna Lēna bija neticama laba, lai gan meitene ik pa brīdim pārteicās, neviens klasē nespēja atrast skatienu no viņas lūpām. Vietā, kur Robins Hūds ar saviem biedriem plānoja uzbrukumu, meitenes balss skanēja sazvērniciski 20 soļu lejāk pa ceļu vīri. Tur krūmos būs labākais slēpnis. Un, kad Robins Hūds aicināja draugus uz cīņu, Anna Lēna runāja tik aizrautīgi, ka visu teju, lai gribēja ķerties pie lokiem un bultām, lai mestos virsū dišciltīgajiem naudas maisiem. Kad Anna Lēna bija beigusi, viņa nedroši pavērās apkārt, tad koki pietvīšu seju, klumburēja atpakaļ uz savu vietu. Nav slikti, nemaz nav slikti. Redzēt iespaidota, sacīja Henriete. Benijs lēnām palocīja galvu
Viņš bija pilnībā zaudējis valodu. Tas bija izcili, slavēja Miss Cornflīda. Domāju, ka tev, Anna Lēna, ir lielas izredzes dabūt galveno lomu. Helēna saigusi grieza zobus, kad Anna Lēna apsēdās solā. Viņa pavirzījās malā. Miss Cornflīdai tas nepalika nepamanīts. Viņa paskatījās visapkārt uz Annu Lēnu, tad ilgi uz Helēnu. Neviens klasē nebilda ne vārda. Mirjama uzzīmēja burtnīcā lielu jautājuma zīmi un paraudzījās uz Idu. Bet arī Ida tikai izbrīnā paraustīja plecus. Stundas noslēgumā dažas lomas jau bija sadalītas. Silasam jāspēlē Notingemas šerifs, bet Maksimam Hunks brālis Taks. Ida nolēma nepieteikties uz lomām, lai gan to, protams, pilnīgi mierīgi jebkurā laikā varētu uzņemties. Viņa bija nolēmusi izstrādāt katrai ainai precīzu norises plānu. Citādi viss noies šķībi greizi nepareizi, viņa domāja. Miss Cornflīda bija ar mieru. Helēnai par sarūktinājumu jaunavas Merionas lomu dabūja nevis viņa, bet Luna. Meitenei ar ļoti gariem matiem, gaišiem matiem. Viņa izskatījās tieši tā, kā visi pārējie klasē iztēlojās jaunavu Merionu. Šodienai pietiks, paziņoja Miss Cornflīda. Atlikušas lomas sadalīsim nākamajās dienās. Tiem, kuri pie lomas netiks, būs citi uzdevumi. Bet svarīgi, kurš gribētu būt, piemēram, apgaismotājs. Tu, Henriete satraukti saucās no mugursomas. Mati piesakies. Benijs pasita gaisā knipi, tā kā neviens cits nepieteicās. Viņš tika apstiprināts. Ai, cik lieliski, tu nesāsi lampas, turpu un šurpu, čukstēja Henriete. Bet es slēgšu gaismu iekšā ārā. Izslēgt gaismu ir gandrīz tas pats, kas spēlēt paslēgas. Benijs izņēma Henrietu no somas un pakutināja. Tā mēs arī darīsim, viņš apmierināts teica. Paldies, ka klausījos. Un visiem.